Labdien! Šis ir raidījums ar gardu muti, mani sauc Ints. Un kas gan ir grilēšana bez attiecīgi malkas vai nevienmēr lielveikalā būs ogles. Un tāpēc mēs tagad paņemsim un saskaldīsim. Vislabākā malka ir alksnis. Nevienmēr tās pagalītes plīst kā gribētos, bet vispār jau alksnis plīst ļoti labi. Pirmās pagalītes mēs saskaldīsim drusku smalkāk, tāpēc tam visam vēl ir jāiedegās. Jo smalkāk saskaldīsim, jo ātrāk viņi degs. Būs labākas ogles. Ja viņi būs liela, tā pagala visu laiku degs un grūzdēs, un attiecīgi tas, kas jau būs nodedzis, tas pārvērtīsies pelnos. Noglītes mums nesanāk. Tāpēc mēs priekš grila skaldām smalkāk. Protams, alksnis nav vienīgā malka, ko var izmantot. Visi lapu koki dara, atskaitot pīlādzi un ievu. Varbūt grilam derēs, bet kūpināšanai noteikti nedara. Priede nedara, tāpēc, ka ir melni dūmi, viss būs melns un nebūs garšīgs. Vislabākais ir ķirsis. Tā kā, ja jūs pavasarī zāģējat kaut kādus kokus, tad noteikti uzreiz viņus nenoliekiet jāņu gunim, bet atstājiet priekš grilēšanas. Jūs taču vasarā noteikti grilēsiet kaut ko. Tātad mēs lēnām pārvācamies pie grila kastes. Tad šodien man ir iecerēts jūs pārsteigt ar cūku bumbām, ar āboliem uz iesmiem. Ar āboliem, kas ir sadurstīti ar kanēli un krustnegliņā. Ar 3 vienā, to jūs uzzināsiet raidījuma gaitā. Un, kā parasts, ar nākotnes iknedēļas fikso. Tātad mēs tagad iekurināsim šo te no pareiza metāla izgatavoto kasti. Tās ogles ir no iepriekšējās reizes saglabājušās. Viņas nevajag arī mest ārā uzreiz, bet izsijāt no pelniem un atstāt tās ogles, jo ogles jau viņas jau kvēlo. Kamēr viņas turās kopā, tikmēr viņas kvēlo un viņas vieglāk iededzināt. Sākumā uzliekam drusnīt sauso malciņu. Tā, lai būtu gaisa spraugas, kur cirkulēt gaisam, lai tas viss labāk deg. Mēs iekuram, tas ir ļoti svarīgi. Ja sakrāmēs ar tādā čupā kā šis klēpīts, viņš nevēl nedegs. Ja kā pareizi sakrāmē, tad arī aizdegās. Aizdedzināsim gan mēs šito visu ar šķidrumu degamo. Kastē vēl ir labi tas, ka vienā malā tu var cept un otrā malā tu var krāmēt un kurināt. Te deg un te ir ogli. Pastāvīgi piemetot malku, to jau jūs pa lielam visi zināt. Tad, ja mēs taisām uz malkas, tad no sākuma pirms visu sāk gatavot, kamēr nekas nav sācies, ir jāiekurina jau tā kaste, lai viņa sataisa ogles, lai būtu kā pēc tam cept. Tāpēc mēs ņemam nikno. Un niknais mums vienmēr katrā raidījumā palīdzēs aizdedzināt visu, ko. Karstums parādās. Oglēm no sākuma ir jāuzlej virsū, jāpagaida, tad vēl drusku jāuzlej un jāpiededzina. Tad malkai var uzliet un uzreiz dedzināt. Īpaši ekstrēmisti to var darīt arī ar benzīnu, bet tas neiesaka, tad gaļa būs neēdama. Alksnīs un šī gadījumā ir pazaļš, labāk, protams, ka viņš ir vairāk sauss nekā zaļš. Kūpināšanai ir vajadzīgs zaļš alksnis. Tātad uguns mūs kurās, taisa ogles, tagad mēs ķeramies pie āboļiem. Āboļi būs gan desertā, bet viņi jāsataisa no sākuma, tāpēc, lai ābols savelk iekšā garšu no krustnegliņām un kanēļa. Tātad mums ir āboļi, tādi ne pārāk lieli, ne pārāk maziņi. Var pat mazākus. Tam visam mums vajadzēs krustnegliņas. Tātad krustnegliņas mums ir kaut kur šeit. To visu mēs griežam vaļā un tagad sākam darbības. Vienkārši spraužam tās krustnaglas tajā ābolā iekšā. Nevajag pārāk daudz. Krustnagli tāds nezvērska. Nav viņa kā drusku pa daudz tā rūgtums. Bet garša ir ļoti eleganti, sevišķi kopā ar kanēli un saldējā. Ābolītis mums ir apnaglots. Tagad viņā vajag dabūt iekšā vēl kanēļu stangas. Kaut kā mēģināt viņas
sadalīt tā, lai sanāk tādas drīzkas, tādas tā kā adatas. Šitam mērķim vajag izvēlēties tādas plānākas. Ņemam tos mūsu ābolīšus. Šitas būs pa garu drusku un arī spraužam iekšā. Kanēli, protams, var biežāk nekā krustnelis, bet būs jau labi. Āboļos mums tagad būs kanēlis sabakstīts. Turpināsim ar to. Mēs uzspraudīsim viņus uz iesma. Un šitā izklaide pēc tam pie cepšanas varētu būt ļoti interesanti bērniem. Bērniem patīk visu, ko var uzspraust uz iesmu, cepināt liesmā. Un ābolam nekas traģisks nenotiks, ja viņi arī atklātā liesmā pacepināt. Labāk to visu izveikt ir šādi. Mēģināt taisni pa sērdi trāpīt cauri. Un šī kaste atļauj 3 ābolus uzvērt uz vienu iesmu. Tad ābolus mēs esam sasprauduši uz iesmēm, un tagad viņiem ir drusku jānobriest priekš grilēšanas. Viņus tagad noliksim malā, kamēr no ābols no krustnagliņām un kanēļa izvilks garšu ārā. Tātad visu, kas ir iecerēts mizot un griezt, to vajadzētu sagriezt, kamēr gatavojās ogles. Un īstenībā visu vajag izdarīt, kamēr ogles gatavojās. Bet pirmām kārtām vajag samizot visu to, kas ir mizojams un griezt, lai pēc tam var tālāk operatīvi darboties. Un tāpēc mēs paņemsim ķīplociņu forši nomizosim. Tas mums būs vajadzīgs ēdienam 3 vienā. Ķiplokus mēs esam pabeiguši tīrīt. Mums vēl ir atlicis sīpolu notīrīt. Un ābolu nomizot. Es parasti plēšu nost pa maksimumu. Mums vairāk kā vienu sīpolu nevajadzēs, tas viss tiks smalki sagriezts un likt iekšā gaļas bumbās. Te mums ir maltā gaļa. Ābolu mēs varam mizot dažādi. Vienalga kaut vai ar kabatas nezīti. Es to darīšu ar profesionālu pavāru nāzi. Tā kā to dara Mātiņš Rītiņš. Vairums jums pazīstamo pavāru pa televizoru vai ne pa televizoru. Es viņu nomīzināšu, arī smalki sagriezīšu kopā ar sīpolu, liksim klātām gaļas bumbām. Īstenībā ir tā, ka šitās mizas no āboliem, viņas var arī nemest ārā, bet šoreiz mēs viņas iemetīsim maisā, jo mums viņas savādāk traucē. Vispār viņas vajag iemest katlā, karstā ūdenī. Un būs tādi viegli ābolu tējiņi. Un āboļiem ir tā, ka griežam viņu uz 4 daļām no sākuma. Un tad viņam var to sērdi tā smuki izgriezt ārā. Un visu, kas paliek pāri no tā āboļa, šī procesā var mest iekšā karstā ūdenī, pavārīt pāris minūtes un pēc tam likt, lai atdziest. Un būs tāds ābolu dzeramais. Piemest ledu klāt un piparmētru un būs vispār eleganti. Tagad mēs tos āboļus ņemsim un sagriezīsim vienkārši jau smalkāk, jau labāk. Tagad uztaisam ābolu reizinājumu, pēc tam mēs taisīsim sīpolu reizinājumu. Viss, kas ir jāsagriež mazos gabaliņos, tā ir reizināšana. Tad ābolu reizinājums mums ir pabeigts. Saliekam to visu bļodiņā. Un tagad mēs turpinām ar sīpolu reizinājumu. Jāsaka, ja jūs esat uzņēmies vadīt ārā pasākumu, teiksim, rādiem, draugiem, tad jāatcerās vienmēr, ka pavārs bez sava naža vispār nekur no mājas ārā neiet. Tātad mums ir āboli, mums ir sīpoli, mums ir ķiploki. Tātad pamazām tuvojamies atklāsmē, kas ir 3 vienā. Mēs ņemam papriku. Papriku mēs griežam sekojoši. Jāskatās, lai nenogrieztu to kātiņu no iekšpuses, kad mēs griezīsim apmēram šeit. Jo mums būs vajadzīga, tā mice būs vajadzīga ar visu kātiņu. Nogriežam šitā. Tad
izvācam ārā visu, kas te ir. Un no šitās puses arī mēģinam tā kā izplūkāt tās sēkliņas ārā. Paliek kāda sēkliņa, te paliek, ka tu mūžs, ka nenomirst, no tā nemirst. Un tagad beidzot mēs varam atklāt, kas ir 3-1. 3-1 tas ir tā. Mēs ņemam tomātu, izgriežam viņam ārā te to sirsniņu, bet nu tā akurāti, lai tomāts paliek vesels. Lai ir ārā tikai tā zaļā kāta vieta. Tad ņemam ķiploku. Izduram viņam jau cauram nekas. Un to ķiploku mēs liekam te tomātā iekšā. Tomātu mēs rekur te parādās, uznāk uz skatuves meža ķiploks. To bišķi laksis, kā viņi sauc vēl. Paņemam to tomātu, ietinam iekšā tajā meža ķiplokā. Tālāk tas uzstādījums viss tiek pakots iekšā paprikā. Un likts virsū šitas te vāciņš. To visu paņemam un spraužam uz iesma tā, ka zaļajam kātam cauri. Tas tāpēc bija tik svarīgi. Un tā, uz vienu iesmu mēs noteikti uzmauksim ne vairāk kā 2. Piemērīsim. Jā, kā es arī domāju, 2. Jā, bija domājis paņemt sarkano papriku, lai smukāk izskatās, bet paņēmu atkal zelta. Šodien nākotnes fikso mēs dursim uz bleķa iesmiem, bet te ir variants, kā to var izdarīt dabā. Ņemam jebkuru lapu koku, atrodam tādu te žaklīti, slīpi nogriežam šitos te galus, vēl drusiņu uzasinam, lai var uzspraust desu virsū. Un sanāks tā, ka tā desa te būs virsū tāds tā kā šitā. Un tad viņi var mierīgi turēt virs oglēm un grozīt, kā patīk. Desai daudz nevajag, dabūt karstumu, galvenais, lai viņi izsilst cauri, un tad viņi ir ēdami. Tā tad ņemam, mēs ķeramies klāt pie pamatēdiena šīs dienas. Tas būs cugaļas bumbas, pildītas ar āboliem, saspraustas uz iesmiem un tāpat tās arī ceptas uz oglēm. Tātad mums būs vajadzīgas olas. Šeit ir olas, gaļa, protams. Tālāk mums būs vajadzīgi, ka mēs sačikājam sīpolus, ābolus. Un vēl būs vajadzīgs sāls ar ķiploku granulām. Ņemam to gaļu, maltā gaļa, cūks, maltā gaļa vienkārši. Nekādu viltību. Aizgājāt uz tirgu, paprasījāt, lai jums samaiž čiņķīti vai lāpstiņu vai nav ko. Un gatavs pīrāgs. Tātad šito daudzumu uz 2 kilogramiem mums te vajadzēs no olas 4. Olas ir vajadzīgas, lai gaļa nekrīt nost no iesmu, lai viņi turās kopā arī kotletēs, mēs sitam olas. Vēl es nedaudz piemirstu, mums būs šitam visam klāt, mums būs vajadzīga ķieģelītes. Ķieģelīti mums laicīgi vajadzētu apgriezt viņam garoziņas, un pēc tam mēs viņu mērcēsim. Var visādi, var mērcēt ūdenī. Mājās, ka kotletes taisa, tad daudz mērcē pienā. Mums šoreiz pietiks ar ūdeni, jo tas viss tāpat būs gana garšīgs. Mēs atceramies, ka mums ogles gatavojās no augļu kokiem. Tas viss tam iedos tādu patīkamu garšu, ka tur neko citu kā ūdeni mērcēt, to maizi ūdenī nevajadzēs.
Šito maizi jūs varat arī mierīgi iemērcēt ābolu sulā. Tas arī būs interesanti. Turpinām ar gaļas, teiksim tā, ar gaļas masas sagatavošanu. Varam klāt sīpoliņus, kurus mēs sakapājām. Akurāt. Un ābolus, kurus mēs arī sakapājām. Tā. To visu mēs līdzam kopā. Tagad mēs piebaram šeit klāt čiploku sāli. Tad mēs tam visam piebersim klāt vēl drusku melnos pipars maltos. Tāds vīruks ir tāds. Eķi viņam galvu nost. Un arī tā, nepārcenšamies, bet, ir labi. Turpinām ar to, ka mēs sajaucam to visu. Sajaucam kopā, paņemam viņu tuvāk. Mēs tagad izpildīsim akrobātiskos trikus ar gaļu. Lai no gaļas izdauzītu ārā visu lieko gaisu, mums tiešā vārda nozīmē viņa arī ir jādauza šitā. Un metam. Šitam visam saklapētajam gaļas gabalam mēs tagad pieliekam klāt maizi. Nospiežam lieko mitrumu, jo mums tai masai nedrīkst būt pa daudz mitrumu, savādāk viņi kritīs nost no iesmiem un vēl visādi brīnumi notiksies. Ar manuālās presūras palīdzību mēs dabūnam laukā lielu daļu mitrumātās maizes. Tālāk mēs atkārtojam darbības ar iemīcīšanu. Tie ir mani abi divi draugi. Roks, suns un šosis. Vispār tam šosim ir garš vārds. Viņš ir Vaipers, Rabarbers, Kicmacāns, otrais šosis. Tagad mēs sataisam tās gaļas bumbiņas, kuras mēs pēc tam spraudīsim uz iesmu. Tas darās ļoti vienkārši. Viss darās ar rokām. Tā bumbas mums ir gatavs. Tās bumbas mēs tagad ietīsim folijā. Jo savādāk, ticiet man, vienā brīdī nav teikts, ka tā būs, bet var nokrist oglēs. Tāpēc mēs būsim drusciņi uzmanīgi un to visu paveiksim jau, tā teikt, iepriekš. Liekam to bumbu iekšā folijā un ievīstam tādu, tā kā vīstokļi. Tad esam nonākuši līdz fāzei, kad ir jāliek viss uz oglēm, jo ogles ir pilnībā gatavs. Tad mēs liekam virsū 3 vienā. Opā. Liekam virsū uz oglēm šito te iesmiņas pāri. Tajā nekarstākajā vietā mēs liekam virsū, sākam spraust gaļu, kura mums ir ietīta elegantajā folijā. Un āboļus mēs liekam virsū arī smukuma pēc. Piemēram, kamēr šitais viss te cepās, mēs varam uztaisīt vienu joku. Būs mums buņģotie tomāti savā sulā. Šitam visam skaistumam mums nāks klāt vēl viens skaistums, tas lilā bazilikas. Pieliekam šitie klāt. Tas būs tā kā akomponents nākotnes fiksējam. Un vēl mēs varētu pa šito laiku, kamēr viss notiek, priekš deserta uzjaukt medu ar kanēli. Drusku piebērsim kanēli medumu klāt. Tātad mums viņš ir advancētajā buņģiņā. Un ņemam karotīti. Mums ir mazas smukas karotītes. Un ar to mazo smuko karotīti mēs tā kā maisam visu to kopā. Tātad viss ir gatavs. To var zināt pēc tā, ka no šitā 3 vienā jau tek ārā sula, viņi notiek karsti, un viņi ir gatavi tad, ka viņi ir karsti, nevis tā, ka viņi ir mīksti. Jā, ir. Ābols ir sadedzis, tad visi gaļai jābūt gatavi. Mums ir uzdevums pagatavot nākotnes fikso.
Dēsām lielu karstumu nevajag, tāpēc bišķi nostāk no karstām oglēm. Tā, tad kā jau solīju, šitā te visa bunģa garšīgā. Viņa iet iekšā šeit un šmorējās, kamēr sāk burbuļot. Gatavi ir arī āboļi. Āboļus mēs arī liekam turpat blakus. Tas viens otram netraucē. Kāpēc es taisīju šito te dabas verķi? Pēc, ka to desu var uzspraust šeit virsū. Šitādā veidā. Un tad viņu var cepināt, kā nu patīk. Tas bērniem varētu būt baigais prieks. Skraidīt apkārt ugunskuram ar dakšiņu, kurā uzdot arī ēdama lietu, nevis sakaltas kurmis vai kaut kas tam līdzīgi, ko nu atrod. Viss mums ir gatavs, ņemam nost. Un kamēr ņemam nost, tātad tas vēl būs drusku jāpabeidz. Pēc tam šito visu redz nākotnes fiksēs jau arī gatavs. Tas viss ir ņemam, liekam te pat virsū. Te ir dārzeņi, jo, kad ēd gaļu, tad vajag daudz dārzeņus ēst klāt. Un šito cimdu man vajag, tāpēc, kad ir gatavi arī šie jaukie tomātiņi. Jaukos tomātiņus mēs liekam uz šīs te virsmas. Tātad īsumā par to, kas šodien ir tapis. Mums tapa cūgaļas bumbas folijā ar āboliem. Tad mums 3 vienā. Kā atceramies, tur ir paprika, tomāts un ķiploki. Tad mums bija nākotnes fiksējs. Ar visu bērnu prieku uz dakšiņas šādi. Un tagad mums desertā ir āboļi, kurus mēs ņemam nost no iesma. Akurāti ar nazīti griežam uz pusēm, kamēr silti. Viņi ir sēdušies visu savu garšu. Un tam visam pa virsu ir medus ar malto kanēli kopā. Jau kamēr es te pašas beigas taisu, es dzirdu, ka nāk jau mani draugi paaicināti, paēst, pagaršot visu to, kas ir uztaisīts un tapis šodien garšīgs. Uz tādas notas priecīgas mēs arī beidzam. Šis bija raidījums ar gardu muti. Uz tikšanos nākamā nedēļā. Ja sit, tad sit līdz galam, ja ko, tad ko, līdz galam.